Jā, ECRR risk model. Tas ir Eiropas European Committee Radiation Risk. European Committee on Radiation Risk. To jūs pašās beigās arī šeit redzat, mājaslapu ir Ratkom šajā dokumentā, ja? Un tā ir tā zinātniskā Eiropas radiācijas risku komiteja, kur nodibinājās Briselē. Par ko noteikti arī Leslija stāstīs. Bet es jums gribēju pastāstīt tieši par to drošības sistēmu, pirms mēs ejam pie Eiropas radiācijas risku komitejas modeļa, tas ir svarīgs, ja? Jo, ja mēs padomājam tieši par to hierarkiju, ar ko mēs aizņemam savu domāšanu tik daudz, vai ne? Mēs aizņemam domāšanu ar politiku, ar sociālām problēmām, kā sakārtot ikdienu, un mēdījos parādās visādi veidi informācija par citām netik svarīgām lietām, par kurām mūsu uzmanība ir aizņemta. Bet tieši tas pats bazālais šobrīd, ja, par to, kā apkārtējā vide ir saglabājis nākošām un mūsu pašu arī veselībai, ja, un nākošām paudzēm. Par to informācija ļoti zināmā vērā zinātniski nav drošības sistēmas, ja, kas varētu garantēt, ka tur ir adekvāta, droša sistēma, kas aizsargātu mūsu tautas, mūsu cilvēkus un citu dzīvo vidi, ja, un arī pārējos dzīvos organismus uz planētas. Tur ir mums vajadzīga drošības sistēma, un to vajag sistēmas strādāt. Bet tas, ko profesors Vazbijs darīs, tas ir par radiācijas risku modeli, ja? Tā ir cita sistēma. Tas ir kolosāls instruments zinātnisks, kurš aizsargās cilvēkus no radiācijas riskiem. Tāpat laikā tas ir tikai viens aspekts, ja? Bet es tieši gribēju pievērst jūsu uzmanību tam, ka mums ir vajadzīga viss risku kompleksās sistēmas aizsardzības paketi. Jo šobrīd mūsu uzmanība ir novērsta nebūtiskās lietās, vai ne? Un varbūt tās runājot tieši par Baltijas jūru, varbūt es arī ielikšu dažas bildes. Total amount in the whole Baltic Sea. This is what this is, the whole Baltic Sea. And this is the sediment, and that's the water. But this is the material that is in the previous map. Right? Okay. And there was also some, this is 1960, and you can see there was some came from the atomic tests. But whatever the reason for it, there is an awful lot of radioactivity in the sediment. Šeit ir divi dažādi veidi, šeit ir cēzijas un šeit ir stroncijas. Un šeit ir tie dati, mēs jums ieguvām Helsinku komisijā, kad mēs pavasarī tur bijām. Helsinkos apmeklējām viņus. Un tad tieši mēs satikām zinātnieci, kas piedalījās šajā pētījumā. Un viņi šo grāfu mums tieši parādīja, tas ir pielikums nevis tulkojums, ja, kur viņi parādīja, ka pats ūdens ir radioaktīvs. Jo tas man bija atklājums tieši pavasarī, jo sedimentiem runāja un rādīja, bet tieši šo viņi rādīja, ka tur ir ūdens. Un šeit tas ir, kā Vazbijs stāstīja, šitas ir ūdens radioaktivitātes parādīts, un šitā daļa ir sedimenti, šitie gaišie skati. This is cesium. This is what we saw in the other map. This is a different element called strontium, and you can see there's less of this. This is 500, 600, 700. This is 400. Cēzijas ir vairāk un stroncijas ir mazāk, tur var redzēt. Yeah. Strontium is a very dangerous substance. Okay. Un stroncijas ir ļoti bīstami. Yeah. And the reason strontium is dangerous is because it binds to DNA chemically. Jo tieši stronciums ķīmiski
piekļaujas DNS. Un Kristofers Busbys ir tieši ķīmiķis. Viņš ļoti labi izprot šīs lietas, tāpēc arī fiziķiem viņas mazāk ir pieejamas. Diemžēl zinātnē pastāv šī nesapratne starp fiziķiem un ķīmiķiem, un tāpēc ir ļoti jāsadarbojās. The radiation came north from Chernobyl and it came over Latvia. You can't see this, but it's Černobiļas gaisas plūsmas nāca pāri Latvijai, un tās ir kartes, kurās tas ir redzams. Well, the Iraqis have been complaining for many, many years about all of these things. They have been complaining about increases in cancer, increases in genetic damage, increases in childhood cancers. All of these things have been complained about, but nobody has done any studies. Tātad cilvēki redz, ka sekas ir katastrofāls šo ieroču lietošanai, bet sistēma nestrādā un neviens nedara pētījumus. Un šis ziņojums, ko mēs sēdām Ženēvā 2 nedēļas atpakaļ, cik mēs vaicājām, bija pirmais ziņojums, ko apvienotās nācijās vispār izdarīja. Oficiāli bija pieļauts. Un viņš arī netika pieļauts lielā hallē. Tā bija neliela istaba, kur atnāca apmēram 30 ieinteresēti, pišķiņ vairāk kā šeit. Protams, nāciju pārstāvji, tur bija tautu pārstāvji un reģions, tur bija diezgan plaši pārstāvēts, bet iedomājieties, ka bija 2010. gads, ieroči tika lietot 6 gadus atpakaļ un ir pirmā prezentācija par sekām, un vajag veselu paudzi, lai apstādinātu ieročus. Īstenībā tas process, tas drošības sistēmas process ir tik neadekvāts, kad mēs atklājam šo slepeno ieroču lietošanas sekas, vajag veselu paudzi, un mēs pie sākam runāt, ka viņus vajadzētu apstādināt. Bet jautājums taisnība par ieročiem. Tur, kur rādījums caurums nāk kā kumulatīvais lādiņš, to izsit, tur nav nekāds radioaktīvais ierocis vērtīgs. Tas ir otrā pasaules karā tīģeris Krievu šāva ar kumulatīviem lādiņiem. Radiācija izdevās tieši tas, kad brīdības mēs tā esmu sapratusi, lasot rakstus par Irāku, ne jau, teiksim, pats tas ierocis, bet tas process, kad notiek tas sprādiens, tad izdalās šīs urāna daļa. Protams, to caurumu var teikt, ka daudz ko, bet mēs runājam, ka to aerosolu, kas izdalās lietojot urāna ieročus. Vai es varu pajautāt? Tur nav vajadzīgs urāna ierocis, lai to caurumu iztaisīt. Vai es varu pajautāt, es lasīju pētījumus par Irāku, un ir teikts, tieši ārsti ceļ trauksmī, ka nekur citur arī nav tāds pieredzes, ka vienā cilvēkā ir vairāk veida leģeži parādās. Tieši Irākā, tāpēc pēdējos gados divos, vai profesors sastājas arī šobrīd? The question from Ilse is if you have noticed evidence of different types of cancer in one patient, which has been extremely unusual previously. Well, not in Fallujah, but my colleague Al-Ali in Basra has given me a lot of information which I've used in the past, and they have one patient in Basra, in Al-Basra, that had three separate cancers in the same patient, and he had I think he had maybe 10 or 8 or 9 patients that had 2 separate cancers that developed. And this is not surprising if you have these particles, because the particles produce very high energy doses to small bits of tissue. And so you can get a particle here and a particle there, or a particle here and a particle there, so you can develop 2 cancers at the same time. This is another reason why I believe that uranium is the problem. But we had a meeting in Istanbul 2 weeks ago. I had to send my colleague Malak, but she talked to me, and she said that the World Health Organization, that the Iraqi government was there. They wanted to follow up our study. And they sent the World Health Organization that came, and the Center for Disease Control from America. And these people said that it was impossible for the radiation from uranium to have caused these effects, apart from the fact that the Americans didn't use uranium, they said. The ICRP risk model says that it's impossible for these radiation effects to have caused to exist. And so we come back again to this ICRP risk model.
through uranium, but through weapons fallout and through Baltic region, through Sweden, through everywhere you look, you find that the ICRP risk model is wrong, and that explains everything that you see. Because as scientists, we have to see and look and observe and think about what we see. We can't just look at some study that somebody did on the Japanese in 1945 and say, because of this study, all of these things must be wrong. Because the man from the Latvian ministry says, you know, why can I be bothered to look at this? Because there are lots of these scientists who say that there's no problem. Because there is a problem. We see it. It's there. And it's so important because these are our children that are dying. You know, I've got 7 children, I've got 11 grandchildren. I've got a lot of children of mine, but I see other people's children too, and they are dying because of this terrible thing that's happened, this big mistake that's been made. And we have to just do something. Jūs sapratāt, ko viņš runāja, ka bērnu nākotne, mūsu bērnu nākotne ir pilnīgi nedroša, un genofons ir burtiski liesmās, ja mēs nesāksim lietot pareizi radiācijas risku paredzēšanas un novērtēšanas modelis. Jo ICRP modeli, pēc ICRP modeļa 2007. Gada grāmatas, Černobiļai vispār nebija nekāda pētīga efekta. Viņš tur vispār nav pieminēta Černobiļa. Viņa nav pieminēta viņu pēdējā grāmatā, kas noraksturo modeli. And tell them about the fertility in Israel. Un tad vēl pēdējais pētījums, kas arī pieminēts šajā atklātajā vēstulē, ir izdarīts Izraēlas genofonda klinikā, kuri ir vienkārši šokējošs materiāls. Vārds sakot, tur ir tāds fakts, kad tur ir izdarīts pētījums vācot materiālus no 2004. Līdz 2008. Gadam. Tieši uz vīriešu spermas kvalitāti tiek pārbaudīta. Un, ja parastos rādītājos kontrola grupā ir 40, ir 1/3 spermas, dabiski nav auglīgi, ja? Un vēl otrs fakts ir, kad spermas auglības daudzums ir palicis tikai 20%, tad jau skaitās neauglība, ja? Iestājusies. Tātad tur tā marģināla ir kaut kur 50%, ja? Kas ir auglīgā sperma vispār, lai būtu auglīgs cilvēks. Ja? Un viņu secinājums ir, kad 10 gadu laikā auglīgās spermas daudzums ir samazinājies par 40%. 40%, ja? 10 gadu laikā, no 2004. līdz 2008. Gada ir ņemti tie mērījumi no vīriešiem. Un tātad šie mērījumi ir darīti Izrēlā, citās reģiona klinikās viņiem nav noteikti tik avansēti pētījumi veikt, bet tas pētījums jau skar visu to reģionu, tomēr viņš var paredzēt, ka tur ir līdzīgi rādītāji visā reģionā, ja? Un, ja šitas viss netiks steidzīgi izmainīts šis drošības modelis, izmainīts šis radiācijas risku paredzēšanas modelis, ja? Tad mums vispār nav instrumenta, kā apstādināt šos cilvēcei un dzīviem organismiem destruktīvos procesus, kurus mēs esam, ne mēs, bet mūsu atomu industrija ir radījusi. Un atomu industrijai ir tik daudz līdzekļu, kā es jums parādīju Euratomā. Likumdošana visi, viņi pārāk pār visiem, ja? Un ja mēs tūlīt nesaņemsimies un neiedosim viņiem brīvdienas, ja? Paldies par jūsu darbu, bet lūdzu vairāk nē, ja? Tad šie destruktīvie procesi, mēs runājam iespējams par vienu paudzi, kas vispār cilvēcei ir palikusi, ja viss šis aerosols izplasīsies vēl apkārt. Tā kā tas nav tikai jautājums par mūsu bērniem, tas ir jautājums par dzīvo organismu vispār pastāvēšanu. Iespējams. Viņš jau netika lietots Izrēlā, viņš tika lietots Irākā. Bet tas jau nav reāli. Tur jau mākonīšiem šis atnāk. Jūs zināt, kāpēc tā tautas dziesmas mūsu reizē